Matemātikas izaicinājums 9. diena. Kvadrātsakne arī ir pakāpe. No izaicinājuma 6. dienas mēs zinām, ka kāpinot skaitli pakāpē vēl kādā pakāpē, šīs pakāpes ir jāsareizina. Izmantosim šo īpašību, lai atklātu kvadrātsaknes neparasto būtību. Kvadrātsakne no 25 ir 5. Mēs to zinām, jo 5 kvadratā ir 25. Sanāk, ka kvadrātsakne no 5 kvadratā ir 5. Nav grūti pamanīt, ka kvadrātsakne vienkārši noēd kvadrātu. Tad padomāsim šādi. Varbūt var aizstāt kvadrātsakni ar kādu pakāpi, lai sanāktu tāds pats efekts. Uzrakstīsim šādi. 5 kvadratā pakāpē x ir vienāds ar 5 pirmajā pakāpē. Kreisajā pusē sareizināsim pakāpes un sanāks, ka 5 pakāpē 2x ir vienāds ar 5 pakāpē 1. Varam redzēt, ka 2x ir jābūt vienādam ar 1. Izdalīsim abas puses ar 2 un iegūsim, ka x ir 1/2. Sanāk, ka kvadrātsakni varam iedomāties kā pakāpi 1 puse. Un tas atver mums vienkārši fantastiskas iespējas, jo tagad sanāk, ka visas tās īpašības, kuras strādāja ar pakāpēm, strādās arī ar saknēm.